dienu priecīgs svētks. Cik svētku vakar bija uz kalendāru, bet svētki jābūt katru dienu, jo neatkarīga Latvija mums ir mīļa un tā ir vajadzīga atcerēties katru dienu. Edvīna, es zinu, ka man ir bijis problēmas satikt kādu cilvēku, kas ir diezgan labi pazīstams, un ka mēs runājām par cīņām, kas bija leģionāriem un tāpat partizāņiem, ka es teicu, ka viņi cīnījās par tēvzemi, viņš teica, nē, viņi par tēvzemi necīnījās. Tie bija tie apstākļi, viņiem nebija izējas. Viņi cīnījās par eksistenci, par izdzīvošanu, bet tā tēvzemes mīlestība, tas nebija kāpēc viņi cīnījās. Nu, tiešām es biju sajūkumā, ka tā var pateikt, jo mums ir tik daudz dziesmas, ko karavīri arī dziedāja, kur tik dziedāts par Gauju un Daugavu, par bērzu birzēm, par aršanu, sēšanu, pļaušanu, par skaistām meitenēm. Un tas viss bija domāts Latvijā. Un tāpat arī, kad vēlos mājās atnākt un būt atdarīts Latvijas smiltīs. Tā ir tēvzemes mīlestība, man tā liekas. Esmu drusku sajūkumā kāds cilvēks, ka tas tā diezgan labi pazīstams, ka varēja man tā pateikt. Un es domāju, ka Edvīns arī var to ļoti labi noskaidrot. Jā, paldies. Paldies visiem, kas ir atnākuši šo filmas pirmizrādi. Esmu tiešām iepriecināts, ka tik daudz cilvēku ir atnākuši, necerēju. Gribu pateikties visiem arī, kas atbalstīja šīs filmas veidošanu. Pirmām kārtām Daugavas vanagiem, protams, tāpat arī citiem. Filma stāsta par Baltijas valstu pretošanos PSRS režīmam pēc Otrā pasaules kara. Viņa galvenokārt ir domāta rietuma auditorijai, kurai ir visai minimāls priekšstats par to, kas šeit notika pēc Otrā pasaules kara. Tāpēc filma ir angļu valodā, bet es ceru, ar titriem latviski, bet es ceru arī, ka tā būs interesanti arī vietējiem skatītājiem, gan latviešiem, gan lietuviešiem un varbūt igauņiem. Un sīkāk varbūt par filmas saturu es arī vairāk nestāstīšu, lai būtu interesi skatīties. Vēl tikai pateikšu, ka pēc filmas visi laipni aicināti ir stāv augstā kafejnīcā. Tur būs dzērieni un uzkodas, un varēsiet arī uzdot papildus jautājumu, kā te redīsies. Paldies, un tagad vārds Inārai Mūrniecei, Saeimas priekšsēdētājai. Paldies, es esmu ļoti priecīga būt šodien šeit, vienu dienu pēc Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas. Es esmu ļoti gandarīta, ka šodien mēs esam sapulcējušies, lai noskatītos filmu, kuru ir viens no idejas autoriem un Edvīna Šnore. Es gribu teikt vispirms paldies par padomu stāstu. Tolaik es biju žurnālisti, kas rakstīja Latvijas avīzē. Es redzēju, cik šī filma, kurā tika nolodīti dažādi uzslāņojumi patiesībai, kuras bija ieinteresētas radīt vai nu kādas valstis, vai kuri bija radušies arī pēc kāda vēlmēm, te tika nolodīti. Un padomju stāsts atbalsojās gan Latvijā, gan arī pēc tam ārvalstīs. Tas ir ļoti svarīgi. Edvīna, tu teici, ka šī filma vairāk ir domāta, kā tu pats esi iecerējis ārvalstu auditorijai, bet manā skatījumā ir tikpat vai pat vēl svarīgāk stāstus par mūsu vēsturi stāstīt arī mums latviešiem. Un es esmu pilnīgi pārliecināta, ka arī šī filma radīs lielu atsaucību arī latviešu auditorijā. Jo mums aug jaunā paudze un arī jaunieši grib uzzināt un grib saprast, kas tad īsti ir bijis tas nezināmais karš, vai mūsu paudzei jau arvien labāk un labāk zināmais karš. Un kāpēc tie baltieši bija gatavi un ar ieročiem rokā gāja mežā, lai cīnītos. Un, protams, ka viņu doma bija Latvijas neatkarība, un tas bija sarkanbalts sarkanais karoks, par ko viņi cīnījās. Tas ir viens. Un otrkārt, es esmu šeit, lai vienkārši pateiktu lielu, sirsnīgu paldies gan Daugavas vanagiem, kā šīs ieceres atbalstītājiem, gan arī tev pašam, kā šīs ieceres īstenotājiem. Un es ceru, ka šī nebūs pēdējā filma un būs arī nākamās. Liels paldies!
Liels paldies! Un, tagad ir laiks apstīties uz vēsturi, kā Edvīns mums rādīs viņu, un lai skaidro to un nes patiesību, to, ko daudzās vietās ir izkropļojuši citi cilvēki, kas negrib patieso vēsturi dzirdēt un izplatīt tālāk. Esam gājuši caur sarežģītiem, grūtiem laikiem, un tas ir tiešām bēdīgi, un kad mūs pazemo vēl vairāk, kad mūsu vēsturi kropļo un neļauj mums rādīt un stāstīt tā, kā viņi bija. Mūs sauc par fašistiem, mūs sauc par bandītiem, tie bija leģionāri, kas arī aizgāja pie mežbrāļiem, un viņi cīnījās nevis par kādu fašismu, un nebija nekāda bandīta, viņi cīnījās par savu sevi. Skatīsimies tādu Edvīna filmu. Paldies! In the late autumn of 2010, in a forest in Mengele Parish in Latvia, a group of military history enthusiasts was examining a World War II site. They were hoping to find weapons and ammunition. Instead, they found this. The rusty dairy can had been buried in the ground for a long time. How long became clear after opening it.